Šajā video mēs parādīsim, kā veikt seansu daļas analīzi. Seansu daļa tiek noskaidrota saņemto seansu skaitu, dalot ar aprēķināto iespējamo seansu skaitu, ko varējāt saņemt. Iespējamais seansu skaits tiek noteikts pamatojoties uz pašreizējo reklāmas mērķa auditorijas atlases iestatījumiem, apstiprinājumu statusiem, cenām un kvalitāti. Dati ir pieejami kampaņas, reklāmu kopas, produktu grupas un atslēgvārdu līmenī. Visvienkāršāk seansu daļas vērtību var izprast, iztēlojoties tiešsaistes reklamēšanās infrastruktūru kā gardu pīrāgu. Gan jūs, gan jūsu konkurenti vēlaties iegūt pēc iespējas lielāku šī pīrāga daļu. Uzskaitot seansu daļas rādītājus, jūs varat sekot tam, cik liela ir jūsu pīrāga daļa salīdzinājumā ar visu pīrāgu. Tagad mēs parādīsim, kur kontā varat atrast seansu daļas uzskaiti. Šajā piemērā mēs skatīsimies uz seansu daļu kampaņas līmenī. Mums ir izveidota testa kampaņa. Lai iespējot uz slejas, kur redzēsim seansu daļas, spiežam uz pogas slejas un mainīt slejas. Tad ejam uz konkurējoši dati un izvēlamies seansu daļa meklēšanas tīklā, zaudētā seansu daļa pēc ranga un zaudētā seansu daļa meklēšanas tīklā pēc budžeta. Tad spiežam piemērot. Tagad mūsu kampaņai ir 3 jaunas slejas. Seansu daļa meklēšanas tīklā ir tava pīrāga daļa vai seansi, kuriem tu esi rādījis reklāmu. Zaudētā seansu daļa meklēšanas tīklā ir seansi, kuros tu neesi parādījis savu reklāmu. Šajā piemērā 51% no seansiem ir zaudēts dēļ ranga. Rangs sastāv no reklāmas kvalitātes un likmēm par klikšķi. Lai samazinātu šo ciparu un palielinātu seansu daļas meklēšanas tīklā, mums ir jāuzlabo reklāmas rangs ar 2 opcijām. Vai nu palielināt cenu par klikšķi, vai uzlabot reklāmas kvalitāti. Tagad paskatīsimies, kur mēs varam atrast informāciju par zaudētiem seansiem dēļ budžeta. Ja šajā slejā ir redzams kāds procentuāls skaitlis, tas ļaus tev saprast, vai tavs budžets ir pārāk zems, lai sasniegtu visus vaicājumus. Piemēram, ja mūsu budžets ir 10 eiro, un šajā slejā tiek parādīts tas, ka mēs zaudējam 10% no vaicājumiem meklēšanas tīklā dēļ budžeta, tas nozīmē, ka mēs varam palielināt mūsu budžetu līdz 11 eiro dienā. Un tad mēs nonākam tuvāk, lai nosegtu 100% no vaicājumiem. Tu vari veikt padziļinātu analīzi, reklāmu kopas un atslēgvārdu līmenī. Tas ļaus tev izprast, kas strādā labi un identificēt, kur var veikt uzlabojumus. Ja tev ir nepieciešama palīdzība par šo un citiem pirmajiem soļiem darbā ar AdWords, sazinies ar Google AdWords Latvijas atbalsta komandu, izmantojot palīdzības sadaļu savā AdWords kontā vai atbalsta tālruni 8000 4 371 katru darba dienu no 10:00 līdz 15:00 pēc Latvijas laika. Veiksmi klientu piesaistē!